Pirmkārt, piekdiena bija ļoti brīnišķīga spēle arī visiem līdzjutējiem. Paldies visiem handbola draugiem, kuri bija ieradušies Ogres sporta hallē atbalstīt abas komandas. Patiešām bija lieli handbola svētki handbolā. Un par spēli vairāk zaudējām, tāpēc, ka neizpildījām treneru dotos norādījumus un pieļāvām pārāk daudz kļūdas gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tagad tās analizēsim video. Vērtēsim katra spēlētāja sniegumu un pašadevi laukumā. Kas jāmaina mūsu spēlē, lai tā spēle sestdien nebeigtos jau 2 spēles, bet mēs spētu pagarināt līdz 3 spēlēm un arī izcīnīt uzvaru sērijā? Noteikti pirmām kārtām būs vajadzīga maksimāla koncentrēšanās uz katru spēles epizodu un nevēlos teikt konkrētus vārdus, uzvārdus, bet ir noteikti cilvēki, kurus mēs arī seksim daudz nopietnāk un izvērtēsim katru viņu kustību. Ar to strādā gan treneri un sadziedēsim arī savu spēlētāju mikrotraumas, kas ir radušās pēc šīm spēlēm. Un es domāju, ka mēs parādīsim atkal labu sniegumu lai būtu pēc iespējas labāks handbols un arī lai skatītājiem būtu prieks. Mēs noteikti cīnīsimies. Paldies!